Zini, ar mani pagājušo nakti notika kas dīvains. Mani pamodināja dīvains troksnis, atvēru acis un ieraudzīju, kāda roka izņem no manas kabatas maku, atver to un izņem naudu. Satvēru pistoli, bet neizšāvu. Nu, kas te tev iztraucēja? Es negribēju kļūt atraitnis. Darbā starp kolēģiem izcēlies strīds. Lai nodibinātu kārtību, tiek izsaukts nodaļas priekšnieks. Tomēr strīds un kliekšana turpinās. Beidzot priekšnieks neiztur un iesaucas. Kluso, lai runā tā, kura no jums ir vecākā. Iestājas dziļš klusums. Negaidīti no komandējuma atgriežas vīrs. Pie durvīm viņam garām padrāžas jauns sasarcis vīrietis. Vīrs nepatikā noburkšķ. Nu, lūk, tāda ir mūsdienu jaunatne. Ne tev sveiki, ne uz redzēšanos. Pacients sūdzas ārstam par potences trūkumu. Ārsts vaicā: vai sen esat pazīstams ar savu sievu? Ai, no bērnības! Atceros, kad šūpoju to uz ceļiem, viņai patika pliķēt pa man pliko galvu. Sieva vaicā vīram: es nesaprotu, kāpēc mūsu govī ir tik skumjas acis? Es paskatītos uz tevi, ja 3 reizes dienā tevi slauktu un 1 reizi gadā vestu pie buļļa. Pie mātes skrien meitenīte un sauc: mammu, mūsu siena vālā 2 plikie! Vai neuztraucies, bērniņ, tie ir droši vien kaut kādi mežoņi. Jā, mammu, tā sieviete ir mežone, bet tas otrs ir mūsu tētis. Mazs zēns jautā mātei: mammu, kas tad tā par zivi? Sekretāre. Vai bērni, tā tak nav zivs, tā ir sieviete, kas raksta uz rakstāmašīnas. Ak tā, bet kāpēc tad tētis teica, ka visu nakti esot cepinājis sekretāri? Draudzeņu saruna. Vīram piešķīra dzīvokli tik mazu un neērtu, ka nācās mainīt. Dzīvokli? Nē taču, vīru! Sarunājas draudzenes. Es dievinu dabu, saka pirmā. Otra rūpīgi nopētījusi draudzeni piemetina: ak tā, un pēc visa tā, ko viņa ar tevi ir izdarījusi? Jaunā sieva sūdzas draudzenei: mans vīrs kļūs vienkārši neizturams, nāk vēlu mājās, neatdod algu. Es esmu novājējusi par 10 kilogramiem. Nabadzīte, nu kāpēc tu tā mokies? Nu labāk pamet viņu. Nevaru. Saproti, man jānovājē vēl par 2 kilogramiem. Pilnīga dāma paziņo draudzenei, kura arī neizceļas ar slaidumu: tu esi dzirdējusi par jaunajiem novājiešanas konzerviem? Nē, nu kas tur tik sevišķs? Atver kārbu, bet tur nekā nav. Mīļā, nu kāpēc zupā frikadeles katra ir savā lielumā? Nu, bet tu taču pats gribēji, lai dažādoja mūsu uzturu. Zelta kāzu dienā sieva uzsauc vīram: nu, vai tad tu mani pat nenoskūpstīsi? Atkal? Es taču tevi jau skūpstīju sudrabkāzās. Saki, vai tava sieva ir godīga? Jā, noteikti. Pagaidām viņa vēl neko nav nozagusi. Tirgū. Sakiet, ar ko jūs barojāt šo vistu? Kāpēc jūs tas tā interesē? Redziet, es arī gribētu tā novājēt.
durvīm klauvē. Kas tur ir? Atveriet, jāparunājas. Cik jūs tur esat? 2. Nu tad arī parunājieties savā starpā. Ģimenē ir 3 bērni. Tiesā laulības šķirot iedegās ass strīds par to, kā sadalīt bērnus. Beidzot, sieva izlēmīgi paziņo. Labi, ejam mājās. Mēs atgriezīsimies pēc gada, tad mums būs 4 bērni. No vīra aizgājusi sieva. Viņa saka mātei. Kad es izgāju no mājas, atskanēja šāviens. Kā tu domā, vai viņš būtu nošāvies? Es domāju, meitiņ, ka viņš atvēra šampaniešu pudeli. Meitas istabā ienāk priecīgais tēvs. Es pie tevis, meitiņa, ar labu vēsti. Man uz darbu piezvanīja Egons un lūdza tavu roku. Bet es taču viņam jau atteicu, es taču negribu šķirties no mammas. Kāpēc tu uztraucies? Tu vari ņemt mammu līdzi. Es nezinu, ko man darīt. Vīrs pirms 2 gadiem aizbrauc uz Ameriku un tagad atraksta, lai dodos pie viņa ar saviem abiem bērniem. Bet tas taču ir tik jauki. Jā, bet tagad viņi ir veseli 4. Vai zini, dārgā, to koku, zem kura mēs kādreiz atzināmies viens otram mīlestībā, ir notriekusi vētra. Tā tam arī vajag. Ak, cik man ir slikti. Ak, Dievs, viņai esot slikti. Kas tagad man būtu jāizsauc? Šuvēja bija, frizieris bija, varbūt jolieris? Mīļais, man atkal ir vajadzīga naudiņa. Kā atkal? Jā, bet man vairs nekas nav palicis pāri. Zini, ko es tev teikšu? Vajadzētu vairāk prāta, nevis naudas. Jā, vīri, kā es varu prasīt no tevis to, kā tev nav? Nesen kādā sarunā tavs vīrs apgalvoja, ka dzīvojot kā suns. Jā, taisnība. Viņš vienmēr ar netīrām kājām pielāčo istabu, apsēžas pie kamīna un gaida, kad es pabarošu. Kad dēliņ tu aprecēsies, tad tikai tad sapratīsi, kas ir īsta laime. Jā? Jā, bet tad jau būs par vēlu. Rīt es tavam tēvam lūkšu tavu roku. Beidzot! Tēvs jau 2 mēnešus velk tīru kreklu. Sarunājas vecītis ar vecenīti. Vecais saka vecenīte, vai zini, ka mums varbūt būs bērni? Jā, kā tad? Jā, rīt jābūt pensijai. Pēterīša mamma atnākusi dēlam pakaļ uz bērnu dārzu. Skatās, pirmajā stāvā uzraksts uz durvīm labie bērni. Atver durvis, bet Pēterīša tur nav. Uzkāpj 2. stāvā, bet tur uzraksts normālie bērni. Tur arī nav Pēterīša. 3. stāvā rakstīts sliktie bērni. Pēterīša nav. 4. pavisam sliktie bērni. Pēterīša nav. Mamma dodas uz bēniņiem, un tur stāv uzraksts Pēterītis. Jauneklis atnācis ciemos pie savas meitenes. Šodien mēs pavadīsim burvīgu vakaru, mīļā. Es nopirku 3 biļetes uz teātri. Kāpēc tad 3, jautā meitene? Mammai, tētim un brālim. Dārgā,
Ieskrējis istabā kliedz vīrs. Mēs loterijā esam ieguvuši dzelteno galveno balvu, tagad esam stāvus bagāti. Jā? Un kur tu ņēmi naudu biļetei, aizdomīgi vaicā sieva? Pie jaungada eglītes tēvs saka dēlam: tu jau esi pieaudzis, dēliņ, un tev jāsaprot, ka nekāda sala tēva nav. Tas biju es. Jā, es zinu, tēti, jā, un stārķis arī esi tu. Vēlu vakarā atskan zvans pie durvīm. Sieva jautā: Pēter, tas esi tu? Klusums. Sieva iet atkal gulēt. No rīta viņa atrod pie durvīm aizmigušo vīru. Nu, kāpēc tad tu neatbildēji, ka tu tas esi? Es māju ar galvu. Sarunājas divas draudzenes. Es nekādi nespēju vīru pieradināt pie kārtības. Katru reizi naudas maku viņš liek citā vietā. Sieva rāda vīram modes žurnālu. Šajā gadā vīrieši valkās kreklus bez pogām. Brīnišķīgi! Tātad es jau 15 gadus staigāju apģērbies pēc pēdējās modes. Jūrā 9 balles stipra vētra. Kuģis lielos viļņos briesmīgi šūpojas. Jauna sieviete biksta vīru, kurš cieš no jūras slimības un saka: paskaties uz to sievieti, kajītas stūrī, tu redzi, kāda viņai seja, oi! Tādā krāsā es vēlētos savu jauno kleitu. Kad vilciens uzsāk ceļu uz kurortu, sieva nopūtusies saka: ak, ja te būtu mūsu klavieres! Nu, kas par muļķīgām domām tev nāk prātā, jautā vīrs. Jā, uz klavierēm palika mūsu ceļa zīmes. Kāda dāma pludmalē uzrunā guļošu sievieti. Piedodiet, vai jūs nevarētu aizdot savu raibo pie pūšamo matraci, kas nolikts blakus? Ko jūs? Tas taču ir mans vīrs! Ar ko tu tur pļāpā? Jau veselu stundu, jautā vīrs, izliecies pa logu. Tā ir Miss Brauna, mīļais. Viņa ļoti steidzās, un viņai nav laika uznākt pie mums. Tēvs dusmojas uz dēlu. Tu nu gan esi nodzīvojies kā tāds sivēns. Starp citu, vai tu zini, kas ir sivēns? Jā, tēt. Tas ir kuiļa bērns. Tēti, lai auklīte nāk gulēt ar mani. Nu, ko tu, bērni, nevis ar mani, bet pie manis. Nu, kā tad, jā? Tikai pie tevis un tikai pie tevis. Satikšanās laikā. Par ko tu, mīļais, domā? Par to pašu, ko tu? Hoi, nekauņa! Sievietes balss telefona klausulē. Halo? Pēter, sveiks! Es varu tev paziņot, ka mums gaidāms ģimenes pieaugums. Brīnišķīgi! Jā, bet kas zvana? Zvana telefons. Klausuli paceļ 3 meitu tēvs. Nepaspējis pat muti atvērt, viņš dzird klausulē maigu jautājumu. Nu, vai tā tu esi mans vardulēņu? Nē, atbild tēvs. Te runā dīķa saimnieks. Veselus 2 mēnešus tu nevari izlemt, kādu mašīnu pirkt. Bet mani tu bildināji jau 3. dienā pēc iepazīšanās.
Nu, saproti, dārgā, mašīnas iegāde ir ļoti nopietna lieta. Tu izdarīji lielu muļķību, atsakoties no precībām ar Aleksandru, jo tagad viņš bildināja mani un mēs precamies. Ak tā, nu tas jau man nepārsteidz. Kad es viņam atteicu, viņš apsolīja izdarīt kaut ko drausmīgu. Nu ko gan tu domāji, kad mani precēji? Tieši tā. Es neko nedomāju. Tu esi precēts cilvēks, bet tev savam kreklam pašam jāpiešuj pogas. Nu, tas taču ir kaut kas nedzirdēts. Nav taisnība. Tas nav krekls, tā ir mana sievas kleita. Meita, kura nesen apprecējusies, jautā mātei. Mammo, ko tu dari, ja tavas pagatavotās pusdienas nav tētim īsti paprātām? Hā, meitiņ, es tās atstāju vakariņām. Es esmu dzirdējusi, ka tu pozē māksliniekam gleznai Kleopatra un Čūska. Jā, tā ir taisnība. Un ko viņš izvēlējies Kleopatras modelim? Sarunājas divas draudzenes. Kāds ir tavs lielākais netikums? Iedomība. Zini, es stundām ilgi varu grozīties pie spoguļa un priecāties par savu skaistumu. Ak tā, mīļā, tā tev nav iedomība, tā ir fantāzija. Jauneklis uzrunā meiteni. Skaties, tur krīt zvaigzne. Ja tu tagad kaut ko iedomāsies, tas noteikti piepildīsies. Nepiepildīsies viss. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi pārāk kautrīgs. Ar ko tu vakar parkā skūpstījies? Kurā parkā? Meitene atbild uz bildinājumu. Diemžēl es nevaru iet pie jums par sievu, bet vienmēr es atcerēšos jūsu labo gaumi. Kā tev patīk mana jaunā kleita? Brīnišķīga. Tava šuvēja tik labi šuj, ka pat muce izskatīsies pievilcīga. Sieva vīram. Es neesmu ar mieru visu dzīvi staigāt vāverādas kažokā, bet mīļā, vāveres taču staigā. Precēts pāris pošas uz teātri. Kad viņi jau aizvēruši mājas durvis, sieva paskatās uz laulāto draugu un sašutus iesaucas. Kāds tu izskaties? Vai tiešām tu pat bārdu neesi spējīgs noskūt? Es noskuvu. Kad? Tad, kad tu sāki ģērbties. Cik man ir gadu? Uzminiet? Nu, to es nekādi nevarēšu pateikt. Tad es jums pateikšu priekšā. Mana meita iet bērnu dārzā. O, viņa tur ir audzinātāja. Sarunājas divas pusmūža sievietes. Mans vecums atbilst manam kurpju izmēram, bet cik te tev gadu? 36. Nabadzīta, es varu iedomāties, kā tev spiež kurpes. Holivudas zvaigzne dod padomu draudzenei. Starp citu, tu vari bezgalīgi samazināt savu gadu skaitu. Jā, tikai viena lieta gan jāpatur prātā. Starp tavu un meitas vecumu tomēr jāatstāja 9 mēnešu starpība.
Draudzene draudzenei. Kāds burvīgs tērps, mīļā. Bet vai tad tava izmēra veikalā nebija? Kas tev atsūtīs tik garu vēstuli, brīnās vīrs? Marija. Nu, ko tad viņa raksta? Ka pastāstīs visu, kad satiksimies. Sieva jautā vīram. Ko tu vēlies savā dzimšanas dienā? Klusumu.